Stāstu cikls Iepazīsti filozofus, Epikūrs un laimes noslēpumi. Senajā Grieķijā, klusa un skaista dārza vidū, dzīvoja filozofs vārdā Epikūrs. Viņš bija cilvēks, kurš netiecās pēc bagātības un greznības, bet gan pēc patiesa prieka un miera. Viņa mājās vienmēr valdīja prieks un draudzīga atmosfēra, un cilvēki no tuvienes un tālienes nāca, lai klausītos viņa gudrībās. Kādā dienā pie viņa atnāca ciemos jauns zēns vārdā Timons. Viņš izskatījās satraukts un noraizējies. Skolotāji, Epikūr, es dzirdu, ka tu zini, kā būt laimīgam. Vai vari man to iemācīt? Viņš jautāja. Epikūrs pasmaidīja un teica: Protams, Timon, sēdies pie manis zem šī olīvu koka, un es tev pastāstīšu par laimi. Bet vispirms pastāsti man, kas tevi šobrīd dara nelaimīgu? Timons atbildēja: Es jūtos nemierīgs. Es domāju, ka man vajadzētu vairāk rotaļlietas un vairāk saldumu, lai es būtu laimīgāks. Bet pat tad, kad man tie ir, laime ātri pazūd un es vairs neesmu priecīgs. Man vajag vēl un vēl. Epikūrs pasmēdīja un teica: Timon, patiesa laime nav saistīta ar mantām. Vai esi kādreiz baudījis prieku, spēlējoties ar draugiem, lasot grāmatas vai vienkārši pastaigājoties dabā? Timons padomāja un teica: Jā, man patīk spēlēties ar draugiem un lasīt. Tas vienmēr man iepriecina. Epikūrs pamāja: Tieši tā, Timon. Draudzība, laika pavadīšana ar ģimeni vai vienkārši pastaiga dabā, tās visas ir lietas, kas nes laimi. Kad mēs kopā dalāmies ar to, kas mums ir, vai darām to, kas mums patīk, mēs jūtamies vēl priecīgāki. Timons paskatījās apkārt un redzēja cilvēkus, kas kopīgi smējās un ēda svaigus augļus un riekstus. Bet skolotāji, vai šiem cilvēkiem nepietrūkst kaut kas grēzns? Epikūrs pasmaidīja: Patiesa laime nav atkarīga no greznības vai dārgām mantām. Kad mēs esam kopā ar draugiem, vai kad mēs esam kopā ar ģimeni, vai arī darām vienkārši to, kas mums patīk un kas mūs priecē, piemēram, spēlējamies, vai vērojam dabu, klausamies putniņos, mums ir viss, kas ir nepieciešams. Vai vēlies izmēģināt, kā tas ir? Epikūrs pasniedz Timonam sulīgu ābolu un bļodiņu ar vīģēm. Ēd un pastāsti, vai tas tev dod prieku. Timons pagaršoja ābolu un teica: Tas ir tik sulīgs un garšīgs. Un tas, ka es esmu kopā ar citiem, padara to vēl garšīgāku un labāku. Epikūrs pasmaidīja: Kad mēs novērtējam un priecājamies par vienkāršām lietām, mēs atrodam prieku un mieru. Timon, atceries šo manu mācību? Patiesa laime slēpjas vienkāršās lietās un labās attiecībās. Vai tu vari to atcerēties? Timons pamāja: Jā, skolotāji! Epikūrs paskatījās debesīs un teica: Vai tu zini, kas ir filozofija, Timon? Timons papurnāja galvu: Nē, kas tas ir? Filozofija nozīmē domāt par dzīvi un uzdot jautājumus, kas palīdz mums saprast dzīvi. Tā palīdz mums atklāt, kā būt laimīgiem un kā dzīvot gudri, Epikūrs paskaidroja. Timons ieinteresēti jautāja: Un vai filozofija arī māca par draudzību? Epikūrs atbildēja: Protams, Timon. Draudzība, ģimenes tuvība vai vienkārši pastaiga kopā ar kādu, tās visas ir vērtības, ko filozofija māca. Šīs lietas padara dzīvi skaistāku. Vēlāk tajā pašā dienā Epikūrs iemācīja Timonam par tagadnes spēku. Dzīvo šodien un novērtē šo brīdi, Timon. Šodiena ir vienīgais brīdis, kuru mēs varam pilnībā piedzīvot. Vai tu zini, ko tas nozīmē? Timons pakritīja galvu: Nē, negluži. Epikūrs paskaidroja: Tas nozīmē, ka, kad tu spēlējies
domā tikai par to, ka tu ēd, baudi katru kumosu, kad tu klausies putnu dziesmas vai skaties, kā plīvo koka lapas, iedziļinies tajā mirklī, neuztraucies par to, kas notiks rīt vai kas bija vakar. Vai var iedomāties, cik daudz prieka mēs pazaudējam, ja vienmēr uztraucamies par kaut ko nākotnē vai pagātnē? Imants pamāja. Tad man vienkārši ir jābauda tas, ko es daru šobrīd, tagad? Epikūrs pasmaidot pateica, tieši tā, kad tu priecājies par šo brīdi, tu dari savu dzīvi skaistāku. Atceries šo, laime ir tagadnes spēks. Epikūra mācības bija par to, ka patiesa laime nav saistīta ar mantām vai greznību. Tā slēpjas vienkāršās lietās, draudzībā, ģimenes tuvumā un spējā novērtēt katru mirkli. Kā Epikūrs bieži teica, patiesa laime slēpjas vienkāršās lietās un labās attiecībās. Paldies, ka klausījies šo stāstu! Ja tev patika, nospied like un abonē kanālu spiežot subscribe, lai nepalaistu garām nākamos stāstus. Un atceries, zināšanas vienmēr izgaismo ceļu. Tiekamies nākamajā stāstā. Atā!